Rīta kafija jau izdzerta. Un avīze jau izlasīta. Kad kūciņi jau vēderā. Un datums kladē pierakstīts. Visi četri, tas piektais atkal esi tu. Būgi, aizskar būgi, lai mūs mūzika ņemtī. Beji tālu. Ir laiks klausīties, ko par jums runā, ko par jums atceras, ko no jums var citēt un ko jums vēlas novēlēt jūsu izaudzinātie absolventi un vēl augošie skolēni. Vispār no paša sākuma, kad es vispār stājos pirmo ģimnāziju, tad man likās, pamēģināšu iestāties, varbūt tikšu, varbūt netikšu. Un tā, kad es tiku, tad es jau kaut kādos pirmajos mēnešos sapratu, ka tas laikam ir labākais, kas man varēja notikt. Tieši tas, ka šī skola man iemācīja domāt pat par sevi. Un, man liekas, tas pats svarīgākais, bet kas vēl ir ļoti svarīgi, ir tieši šī atmosfēra, kur es nedabūju pilnībā nekur citur, kur, man liekas, nav iespējams dabūt pilnībā nekur citur. Un tas, man liekas, ir tieši tas īpatnējais šai skolai. Pirmā ģimnāzijā mācoties, mans lielākais iegūms ir liederīga laika izmantošana. Šajā skolā ir tas, ka pat pēc pārāk īsām vasarām un pārāk īsiem brīvlaikiem man neta kasa ar lielu spēļas par to, ka ir jāatgriežas skolā, jo skola tiešām ir viena no visforšākajām vietām. Ir tieši tā kompānija, kurā tu uzturies sabiedrību, cilvēki, kuriem tu mācies. Jo tie cilvēki, kuriem es mācījos kādreiz, es ar viņiem joprojām uzturos, un sarunas ar viņiem man vienmēr dod daudz, es varu pārspiest kādas lietas. Un tā kompānija, kas paliek tie draugi uz ilgu laiku, man liekas, tā ir tā lieta, kas man visvairāk ir palikusi kopā. Tie biedri, kuriem es izcīnījos līdz 12. klasē. Par Rīgas pirmo ģimnāziju vai pirmo vidusskolu, kā viņi sauc, tad, kad es mācījos, es varu teikt to, ka vienmēr, kad kāds man ir jautājis, kur skolas es beidzis, es patiešām ar lielu lepnumu es teicu, ka es esmu beidzis Rīgas pirmo vidusskolu. Mamma vasarā smejoties teica, ka viņai kādreiz esmu bijuši šaubas vai izauguši par tādu kārtīgu cilvēku, un ka tieši ģimnāzija esmu bijusi tā, kas esmu uzlikusi man uz pareizi ceļu. Tāpēc gan savas mammas vārdā, gan savā vārdā saku ģimnāzijai par to arī lielu paldies. Iesvētības bija diezgan neaizmirsām, tas bija pirmais, ar ko sākās skola. Man liekas, ir tie mazie pasākumiņi, negluži mazie, bet tie visi pasākumiņi, kas notiek mūsu skolā. Ir tīpaši Ziemassvētku balva, man liekas, Ziemassvētku balva pat par sevi ir tas lielais notikums, kas man vispār paliec atmiņā, kā viss kā liels kopums palicis manā atmiņā. Tas, man liekas, tāpēc, ka viņi ir tik jautri, tik interesanti un vienmēr var rītīgi izklaidēties un sadzīvoties ar cilvēkiem. Tīpaši es pirms tam dejojis pie ārāja dejas, tad vispār izdzīvoties rītīgi forši. Vislākais atgadījums bija tad, kad mums bija 10. klašu iesvētības, un mēs kopā ar klases biedriem nezinām vienas deju no Rimī stāvvietas nosagām iepirkuma ratiņus. Es neatceros, kāpēc mēs to darījām, bet tā nebija pēdējā reize, kad mēs to darījām. Es šo esmu izmantojuši vairāk nekā vienu reizi, un jā. Pirmais, kas man nāk prātā, vēl sen atpakaļ 7. klasē, kad es mācījos, tikai bija iestājies. Mums bija matemātikas, tad mums atskanēja trauksme. Mēs visi tā kā saskatījāmies un jāatceļās kājās jāiet prom trauksme. Mums vadīja vēl tajā laikā stundas skolas Dablītis, kas bija kādreiz skolas direktors, kas bija pensijā. Mēs visi piecēlāmies, sākām strečot, mums jāiet trauksme, viņš mierīgi, tad
pierakstīt mājas darbu, uzrakstīs tāpēc uzdevumus un mierīgi gāja ārā no klases. Un tā mēs iepazināmies ar to, ka pirmā ģimnāzijā regulāri atskaņa šās te pankūku trauksmes. Pēc tam mēs sapratām, ka tas trauksmes nav nopietni lieta. Ļoti grūti izvēlēties kaut ko tādu vienu, kas palicis atmiņā visvairāk, tāpēc droši vien minēšu pēdējo zvanu žetonu vakaru izlaidumu, tāpēc, ka tie bija brīži, kuros caur tādu nostalģiju domā par visu jauko, kas ir noticis, bet saproti, ka arī pēc absolvēšanas tu piederēsi ģimnāzijas absolventu pulkam un pašai ģimnāzijai, tāpēc tāda jauka sajūta, ka tu esi daļa no kaut kā lielāka, kaut kā ļoti spēcīga un varena. Pēdējā klasē nomainījās matemātikas skolotājs. Bija pēdējā klasē skolotājs Strazdiņš, un viņš pirmajā stundā tāda iepazīšanās bija, un viņš arī gribēja mūs painformēt par savu audzināmo klasi, kas bija iepriekšējā gadā beigusi skolu, kā viņiem ir gājis ar iestāšanos augstskolā, kuriem cik ir gājuši, cik ir tikuši, cik netikuši. Un viņš bija sarakstījis stāstels garu un plašu un arī stāstīja, un tad viņš bija nonācis līdz matemātikas fakultātei, un viņš teica tā, uz matemātikas fakultāti gāja 3. 2 tik, 2 netika. Mans skolotājiem viena grāda man ir tas citāts, ka dzīve ir dzīve. Kas varbūt nav viņa citāts, tas varbūt ir dzīves citāts, bet patiesi citāts. Man liekas, Tenisons citāts, ka viņa teica, uz visiem ģeogrāfijas jautājumiem ir tikai 2 atbildes – Ķīna vai nafta. Mīļākais skolotāja citāts, un nav gluži citāts, ir tā reize, kad pie mums atnāca skolotājs un stāstīja par 12. klases izvēles eksāmeniem. Viņš pateica, ka pilnīgi visi izvēles eksāmeni ir pilnīgi pašnāvība un ka nav vērts viņus darīt, jo tāpat mieram pilnībā neinteresē. Daudzot man ir iesēdies prātā viens konkrēts citāts, skolotājs Savīckis citāts. Bet viņš nav smieklīgs, viņš nopietnis. Viņi kaut kādās stundās mēdz atkārtot, jūs neesat cilvēki, jūs esat pusfabrikāti. Viņi to mēdz teikt. Uz mani tas atskanēja vairāk kārt. Tas citāts man kaut kā iestrēga, bet jo vecāks es kļuvu, jo vairāk es sapratu, ko tas nozīmē. Un beigās es sapratu, tas varbūt ir mazāk par skolēniem, vairāk par skolotāju. Nevis, ka skolēni ir pusfabrikāti, kuriem jākļūst par cilvēkiem, bet ka skolotājs ir tas, kas no pusfabrikātiem taisa cilvēks. Un tad, ideja ir uztaisīt ietīgs cilvēks no katra tā. Vienmēr atcerēšos skolotāju Vina Grādovu teikto, ka ja mēs teiktu, ka atbildi uz kādu fizikas problēmu būtu piemēram 2, viņš atbildētu, ka vienīgais, kas tiešām būs 2, būs mūsu atziņa kontroldarbā. Par laimi gan viņš gan bieži mānījās, dažreiz gan nemānījās arī. Patīk skolotājs Mešargs teica, viņa teica, ka jūs mācāties paši sev. Es visiem skolotājiem ieteiktu, saglabāt tādu mieru, kas viņiem visiem ir septembrī, saglabāt to līdz pat mājām. Skolotājiem es novēlu īsāku zvanu, glītākus skolēnu rokrakstus un lai viņu stunda nav pēc pusdienas starpbrīžu. Es esmu par jaunu tādām sarunām, bet lai bērni paklausīgi, tas ir reāli svarīgi skolotājiem, to es tagad saprotu. Lai kontroldarbā labojas ātri, jo tas ir ilgs process un labāk vien labojas ātri, treškārt nekad nebija tas sarkanā tīte. Paldies. Izbaudiet skolotājiem. Lai jūs skolnieki par jums varētu teikt, ka jā, šis skolotājs ir ietekmējis mani kā cilvēku. Sveiciens manai skolotājai Cilniņšmitē un sveiciens mums visiem skolotāju dienā. Lai jums veicās! Skolotāji, esiet ļoti priecīgi un esiet arī diezgan iecietīgi pret saviem skolēniem, jo tas var gadīties, ka viņiem iepriekšējā vakarā ir bijis ļoti liels tusiņš un viņiem īpaši nesanāca daudz laika samācīties, esiet iecietīgi un mums būs kārtībā. Es sēžu un prātoju, ko novēlēt skolotājiem, bet saprotot to, ka kvalitāšu ziņā jums jau viss ir, es jums visiem novēlu brīvpusdienas skolā. Direktora kungs. Sveiciens! Labākajiem skolotājiem pasaulē.